Milzīgs paldies ir jāsaka, ka šīs lekcijas ievadā vispār vajadzētu izskanēt tam, kas ir labs piemērs tam, kā cilvēks pats sev sarūpē problēmas. Ja es nebūtu tik lecīgs un neuzbāstos pirms gada tai prezentācijā ar jautājumu, kāpēc nav nosaukta neviena ebreju grāmatnīca, tad es pēdējos 2,5 mēnešus mierīgi gulētu, nevis sēdētu dienu un naktī arhīvā. Un ir jāsaka, ka ne bez panākumiem, bet tie panākumi absolūti nebūtu iespējami, un šī lekcija vispār nesanāktu nekāda, ne laba, ne slikta, bet vispār nekāda nesanāktu, ja man nepalīdzētu daži kolēģi. Vispirms es gribētu pateikties, protams, brīnišķīgiem Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolēģiem, kas daudzus materiālus sarūpēja no krājumiem un meklēja izmisīgi lietas, kas iespējams pat nav sameklējamas. Tad es gribētu pateikties kolēģiem no Latvijas valsts vēstures arhīva, un it īpaši es gribētu pateikties literatūras vēsturniekam Borisam Ravģinam, kas mums te ir klāt, kas ļoti, ļoti daudz interesanta materiāla man ieteica. Kad es plānoju šo lekciju, man bija ideja, ka es runāšu par grāmatniecību vairāk kā par šīm te lasām vietām, bet es sapratu, ka ir jārunā par daudzām, jo vispār nav saprotams, ko mēs varam nosaukt par ebreju grāmatniecību. Tā ir izdošana, tā ir lasīšana, tā ir iespiešana. Pirmo Latvijas teritorijā izdoto grāmatu, kas bija izteikti orientēta uz ebreju auditoriju, es, diemžēl, neieliku prezentācijā, jo man neļauj to ieskanēt. 1826. gadā Rīgas formāli neeksistējošās ebreju kopienas vadītājs Beņamins Nahmans ar litogrāfijas tehniku senebreju valodā iespiež tādu kā runu par godu Nikolai I kāpšanai tronī. Absolūti nav skaidrs, kam šī brošūriņa ir domāta, uz to brīdi Rīgā ir varbūt kādi 300-400 ebreji. Drīzāk tas iedarās vēl tādā 18. gadsimta tradīcijā, kad raksta odes un slavas vārdus, un ja tie slavas vārdi ir kādā eksotiskā valodā, un turklāt tik cēlā valodā, kā senebreju valoda, tad tas ir ļoti labi un zolīdi. Mēs varam pieņemt, ka šī brošūra nebija domāta lasīšanai, respektīvi, ka tā netiks cirkulēta. Vienīgais man zināmais šīs brošūras eksemplārs ir Akadēmiskās bibliotēkas retumu nodaļā. Par saturu es neko nevaru teikt, jo es godīgi sakot neiedziļinājos. Protams, ka visu 19. gadsimtu, it īpaši pēc 860. gada, kad Rīgā parādās lielā skaitā ebreji, iznāk kaut kādi izdevumi, kas ir orientēti uz ebreju auditoriju, plus mīnus, vai vismaz ir domāti tam, lai cilvēki, kam interesē ebreju jautājums, vai ebreju tiesiskais stāvoklis, vai ebreju kopienas noskaņojums, lai viņi kaut ko lasīt. Un, protams, ka ir zināms skaits izdevumu, kas nav ebreju valodās, bet kas ir vāciski vai krieviski. Piemēram, iznāk 1841. gadā vairākas tādas brošūras, ko ir sarakstījis Rīgas ebreju skolas direktors un sprediķotājs Rīgā, jo vēl joprojām nav ebreju kopienas, Maks Līlientāls, kas oriģinālā bija no Vācijas. Viņš to skolu vadīja kā lielā mērā ebreju modernizācijas projektu. Viņam svarīgi bija popularizēt savas idejas, bet viņam bija svarīgi nokomunicēt savas idejas arī Krievijas impērijas elitei. Ja, bet jebkurā gadījumā šīs jau bija brošūras, kas bija domātas lasīšanai. Un ir vairākas. Ja, tad bija, teiksim, runas, kas bija teiktas par godu dažādiem politiski nozīmīgiem
notikumiem ebreju kopienas dzīvē, teiksim, 1827. gadā Krievijas impērija ebrejus sāk iesaukt armijā, tur viens Liepājas ebrejs teica sprediķi par to, vai, piemēram, tas pats Līlientāls 1840. gadā arī saka tādu politisku sprediķi par ebreju piespiedu kārtā pārcelšanu uz lauksaimniecības kolonijām Dienvidu Ukrainā. Tad, respektīvi, ir kaut kāds jau tekstu korpus. Visbiežāk tas tiek iespiests Rīgā, bet tur tā ir vienkārši normālā vācu valoda. Mēs nezinām, pagaidām, man neizdevās to noskaidrot, kad Rīgā parādās pirmās tipogrāfijas ar ebreju šriftu. Ja mēs runājam par pirmām tipogrāfijām, kas pieder ebrejiem, tad šķiet, ka 880. gados tās tipogrāfijas parādās diezgan kupli. Es mēģināju salikt to informāciju, vispār to prezentāciju var redzēt. Ja? Es varbūt pārāk sīkā rakstā to saliku. Es mēģināju salikt tās tipogrāfijas, ko man izdevās atrast. Tas nav visas tipogrāfijas, bija vēl vairākas, bet es saliku tās, kas noturējās vismaz pāris gadus. Es pagaidām neko nezinu par pašu pirmo tipogrāfiju, Gersena Šēnfelda tipogrāfiju, tā vairākus gadus nodzīvoja, bet man pagaidām neizdevās sadzīt galus, bet, teiksim, Leiba Blankensteina tipogrāfija nodzīvoja diezgan garu mūžu, vismaz līdz Pirmajam pasaules karam, es teikšu pāris vārdus par to. Kas ir interesanti, ja mēs runājam par tipogrāfiem, ir jāsaprot, ka tipogrāfijas nebija domātas tikai grāmatu iespiešanai. Liela daļa tipogrāfijas produkcijas bija reklāmas materiāli, afišas, plakāti, etiķetes, un šai ziņai ir interesanti, ka viens no pirmajiem ebrejiem, kas sāk nodarboties ar iespiešanu Rīgā, Moritz Feitelbergs, kas bija modes preču veikala īpašnieks. Kad viņš dibina to tipogrāfiju, viņš vēl nav tik turīgs, bet dažus gadus vēlāk viņam pieder nams Grēcnieku un Peldu ielu stūrī, tur, kur tagad ir Baltic International Bank 4 stāvu nams, modes preču veikals. Un, acīm redzot, viņš organizē tipogrāfiju, lai iespiestu vai savas reklāmas, vai iespējams, es nezinu, kad nosaukt, etiķetes apģērbu iepakojumu, ko piegādā pasūtītājiem. Un, protams, ka kaut kādā brīdī droši vien viņš saprata, ka ir lētāk to visu pasūtīt. Kaut kur citur pārdeva savu tipogrāfiju tādam Eiženam Moizes Cīgam, kas vēl daudzus gadus turpina šo tipogrāfiju nodarboties. Es pagaidām tā arī nesapratu, vai Moizes Cīgs bija ebrejs vai nebija. Kas ir svarīgi, mēs redzam, ka ir noteikti tīkli jau 880. gados. Sāk veidoties kaut kādi tīkli, kaut kādas sistēmas, ka ebreju izdevēji komunicē savā starpā. Teiksim, 888. gadā parādās Eliasa Levina tipogrāfija, kas no šeit uzskaitītām nodzīvos visilgāku mūžu līdz padomju okupācijas sākumam. Viņš nopirka tipogrāfiju no cita īpašnieka, kas bija Moses Friedmans. Nav nejausas, mēģināju atrast kaut kādus galus, bet man neizdevās. Bet jebkurā gadījumā tas arī ir ebreju īpašnieks, un ar Levinus ir saistīts interesants stāsts. Te ir uzskaitītas tās tipogrāfijas, ne visas, bet kas darbojās. Bet ir arī tāds fenomens, ka daudzi cilvēki iesniedza lūgumu atļaut viņiem dibināt tipogrāfijas un nesaņēma to atļauju. Iemesli varēja būt visdažādākie, bet konkrēti par vairākām tipogrāfijām ir sarakste, un, lai saņemtu atļauju atvērt tipogrāfiju, jums vajadzēja iziet gan guberņas valdi, gan sanitāro valdi, gan policijas vadītāju. Un tad ir
policijas viedoklis. Tā skaitā par Levina tipogrāfiju, bet viņa gadījumā tas nenostrādāja, ka kopumā mums nevajadzētu atļaut ebrejiem dibināt tipogrāfijas Rīgā, jo viņi acīm redzot tipogrāfijās nodarbinās galvenokārt citus ebrejus, sekmēs ebreju pieplūdumu pilsētā. Daļa no šiem jauniebraukušiem ebrejiem acīm redzot strādās nelegāli, un tas kopumā traucē sabiedrisko kārtību. Tad 1890. gadā pieņēma jaunu cenzūras un preses nolikumu Krievijas impērijā, kur bija visādi ierobežojumi uz ebreju darbību tipogrāfijas jomā. Tai skaitā tur bija ierobežojums, ka ebreju uzņēmēji drīkst iespiest tikai ebreju grāmatas, bet nebija saprotams, ko tas nozīmē, tāpēc Rīgas policmeistars 892. gadā uz vienu no lūgumiem raksta, ka kopumā nebūtu jāatļauj, jo būs tie iebraukuši ebreji, bet vispār jātiek skaidrībā ebrejiem drīkst vai nedrīkst turēt tipogrāfijas. Mēs varam pieņemt, ka ebreju grāmatnieku skaits būtu krietni lielāks, ja nebūtu šo ierobežojumu. Ja? Teiksim, es uzgāju konkrēti 3 gadījumus. Levina gadījumā tipogrāfiju tomēr atļāva atvērt. Jo, acīm redzot, viņš pirka tipogrāfiju no Friedmana. Nevis viņš dibināja no jauna, bet tā bija jau eksistējošā tipogrāfija, ja, kuru it kā nebija iegansta vai iemesla likvidēt. Ja, bet no jauna vairākiem uzņēmējiem neļāva atvērt. Un te es pieskaitīju arī tāda Artūra von Grothūsa, kas nebija ebrejs, tipogrāfiju, kas atradās Vecpilsētā. Jo te pašā ēkā Vecpilsētas ielā, vai Vecpilsētā, kā toreiz teica 8, atradās arī vairākas ebreju organizācijas. Tur atradās tā skaitā. Svarīgākā organizācija bija ebreju izglītības biedrība. Viņiem acīm redzam bija diezgan cieši sakari ar Grothūsa tipogrāfiju, un jau 1920. gados beidzot no Grothūsa šo tipogrāfiju nopērk tāds ebreju uzņēmējs Bernards Bekers. Kas ir interesanti? Mēs pagaidām runājam par tipogrāfijām, bet ir arī grāmatnīcas. Un vismaz no 880. gadu nogales mēs redzam arī ebreju grāmatu tirgotājus. Viņiem ir gan veikali, bet viņiem arī ir vismaz 3 ebreju tirgotāji krāmu tirgū, kas tirgo vecās grāmatas. Un tur ir pat interesanta, pat tādas nelielas dinastijas veidojas. Teiksim, ja ir kaut kādi cilvēki, kas tirgo grāmatas krāmu tirgū no nabadzības, piemēram, tur tāda Hinderifka Sosņicka, viņa pieteikumā raksta, ka lūdzu man atļaut turpināt tirgot, jo no tā ir atkarīga mana izdzīvošana. Esmu vientuļā māte, man ir jāuztur bērni, vīrs man ir pametis pirms 15 gadiem, un visu šo laiku es pelnīju sev iztiku tirgot vecās grāmatas, un tagad pēkšņi pie manis atnāca policija un teica, ka tam ir vajadzīga atļauja. Es nezināju, ka ir vajadzīga atļauja, bet lūdzu, dodiet man to atļauju. Un viņai dod to atļauju, jo viņa ir oficiāli pierakstīta Rīgā, viņa dzīvo legāli, tad viņai dod to atļauju tirgot grāmatas krāmu tirgu. Tad ir tāds Mozus Glikmans. Viņš tirgo 880. gados krāmu tirgu. Tirgo viņš galvenokārt krievu grāmatas, bet tad 892. gadā viņš lūdz atļauju tirgot arī vācu grāmatas, un viņš raksta, ka tagad notiek rusifikācijas politika, un vācu grāmatas mazāk cilvēkiem ir vajadzīgas, un man ir liels skaits vācu grāmatu, kurām nav noieta. Un es gribētu tad tās grāmatas piedāvāt krāmu tirgu par sīku naudu, jo cilvēki tur pērk visu ko. Un es neesmu drošs, vai šīs grāmatas būs noderīgas skolās, un tāpēc es nevaru tās piedāvāt oficiāli veikaliem. Bet krāmu tirgu cilvēki pērk, ko grib.
Glīkmanam ir dēls, Dāvids, pakāpienu augstāk. 909. gadā Dāvids Glīkmans Teātra ielā atvēra grāmatnīcu. Grāmatnīcu, lasītavu un antikvariāta veikalu, antīko grāmatu tirzniecību, acīm redzot. Jā, tad mēs redzam, ka no tēva, kas tirgoja vecās grāmatas krāmu tirgu, kaut kas ir attīstījies, bizness ir attīstījies. Tāpēc Bernārds Bekers, par kuru es stāstīju, kas nopirka 20. gados Grothusa tipogrāfiju, viņa tēvs Ārons Bekers bija viens no pirmajiem ebreju grāmatu tirgotājiem Rīgā, Kungu ielā 20. Viņš ir viens no pirmajiem, kam speciālā reģistrā ir ierakstīts, ka viņš oficiāli tirgo ebreju grāmatas. Es kopumā biju pārsteigts, kad es sapratu, ka uz 20. gadsimta sākumu Rīgā ir pāri par 100 grāmatnīcām patiesībā, grāmatu veikaliem. Bet tikai 3 vai 4 veikaliem, tur visu laiku mainījās, bija oficiāli nozīmēts, ka tās tirgo specifiski ebreju grāmatas. Bekers bija viens no tiem. Tad, respektīvi, mēs redzam, ka veidojas kaut kāds jau dinastijas, kaut kādi tīkli, bet pirmā, ja mēs tā varētu teikt, masveida tekstu iespiešana ebreju auditorijai saistās ne ar ebreju izdevējiem. Pirmā brošūra, kuru man izdevās identificēt, kas izdota Latvijā ebreju burtiem, tā teikt, 1902. gadā, izdot tādu Rīgas sabiedriskā darbinieka un aktīvā cionistu kustības dalībnieka Meira Taica brošūru. Brošūras saturs mums šai gadījumā nav svarīgs, bet mums ir svarīgi, ka tā brošūra izdota Ernsta Plātesa tipogrāfijā, respektīvi ne ebreju tipogrāfija, bet kur ir ebreju burti. Man neizdevās, tas vienkārši ir absolūti nenormāls dokumentu apjoms, kas saistās ar šriftu importu. Ja, un vienkārši gandrīz katru dienu Rīgas ostā ienāk sūtījumi ar šriftiem no Vācijas galvenokārt un iziet cauri visiem kvītiem, diemžēl izrādījās drusku pāri maniem spēkiem. Tad ir brošūra, un tad 1907. gadā iespiež pirmo avīzi ebreju burtiem, Nacionāla Zeitung, Nacionālā avīze, arī, kas ir interesanti, ne ebreju tipogrāfijā. 907. gadā notiek gatavošanās vēlēšanām Krievijas valsts domē, un arī kaut kur tuvumā ir vēlēšanas Rīgas pilsētas domē. Dokumentus par to, ko es tagad stāstīšu, man atrast neizdevās, bet iznāca tāda diezgan nopietna grāmata 32. gadā, ebreju preses 25 gadi Latvijā, ko rakstīja pats žurnālists un vēsturnieks Gerts Mavšovičs, un tur viņš stāsta ar atsauci uz cilvēkiem, kas paši piedalījās. Es mēģināju rakt tālāk, to stāstu pagaidām neizdevās, bet, īsi sakot, izdot avīzi jidišu valodā, ebreju sarunvalodā, ģermāņu cilmes valodā, piedāvāja nevis kāds ebreju darbinieks, bet vācu-baltu sabiedriskais darbinieks barons Gotthards von Budbergs, kas plānoja balotēties vēlēšanās Krievijas domē un, acīm redzot, arī gribēja sev sazvejot ebreju vēlētāju balsis arī Rīgas pilsētas domas vēlēšanās. Tai brīdī sāk 5. gada revolūcijas laikā izveidojās faktiski tāda koalīcija starp ebreju liberālām partijām un latviešu un mazākā mērā krievu liberālām partijām, tas konstitucionālie demokrāti tā saucamie. Protams, ebreju sociāldemokrātiem un latviešu sociāldemokrātiem bija cieša sadarbība. Vācu mužnieki, acīm redzot, gribēja tomēr ebrejus pārvelt uz savu pusi. Pēc uzaicināja no Varšavas tādu diezgan ievērojumu dzejnieku Heršu Davidu Nombergu, kas vadīja šīs avīzes izdošanu, bet tā noturējās ļoti, ļoti īsu laiku. Nebija lasītāji. Acīm redzot, tomēr Rīgā uz to brīdi ideja par to, ka tu vari lasīt avīzi jidišu valodā,
bija vēl sveša. Ka tomēr cilvēki uzskatīja par sociāli politiskiem notikumiem, par kaut kādām svarīgām idejām, tev ir jālasa normālā pēdiņās valodā. Lai gan ievadrakstos Snombergs speciāli rakstīja, ka par ebreju lietām ir jārunā ebreju valodā, jo citādi nav vispār saprotams, kā mēs sevi identificējam. Bet, jebkurā gadījumā Nacionāla Zeitung nenoturējās. Un 910. gadā bija vēl viens mēģinājums dibināt ebreju avīzi, arī nenoturējās. Bet ilgāku laiku nodzīvoja pirmais nopietni ebreju organizētais laikraksts, žurnāls Hehover, draugs, ko izdeva tāds sākotnēji Viļņas publicists, literatūras zinātnieks Haims Izraels Tavjevs. Žurnāls iznāca laiku pa laikam Viļņā un Rīgā, bet kas arī interesanti, tas bija bērnu žurnāls, pirmais bērnu žurnāls ivritu valodā, senebreju valodā. Ja kādam likās, ka nevar runāt par nopietnām lietām, par politiku jidišu valodā, žargonā, sarunvalodā, tad citi uzskatīja, ka nav iespējams veidot bērnu žurnālu senebreju valodā, jo kā tu vari Bībeles valodā runāt ar bērniem, tas nav iespējams. Tad lūk, Tavjevs mēģināja parādīt, ka tas ir iespējams. Kas ir svarīgi, žurnāls bija pievilcīgs, tas bija ilustrēts žurnāls. Jūs redzat brīnišķīgu vāku, tur bija fotogrāfijas, un kas ir svarīgi, tad pašā lejā, diemžēl, fotogrāfijā nevar pārāk labi redzēt. Tur bija norādīti izdevēji, respektīvi bija norādīts Tavjevs kā redaktors, Tavjevs un Elijas Levins kā izdevēji. Respektīvi tipogrāfijas, Levina tipogrāfijas dalība šai projektā bija atzīta par pietiekami svarīgu, lai viņu norādītu nevis tikai kā drukātavu, bet arī kā projekta dalībnieku, mēs šodien teiktu. Tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka parādās ideja par to, ka var kaut kā sadarboties cilvēki ar idejām un cilvēki ar mašīnām. Teiksim, tas pats Blankensteins izveido ļoti lielu tipogrāfiju, nodeva to savam dēlam. Dēls nomira 29. gadā, jūs redzat nekrologā rakstīja par to, cik liela bija tipogrāfija. Blankensteins nekad, vismaz man neizdevās atrast, neiespieda nevienu lapu ebreju burtiem. Nav saprotams, vai viņam bija pat ebreju šrifts vai nē. Viņam tas nebija svarīgi, toties viņš mierīgi izdeva, piemēram, Rīgas eparhijas vēstnesi, iespieda Rīgas policijas avīzi, iespieda kaut kādu ķemeru zinnesi. Tas, kā Rīgas eparhijas vēstnesim nebija nekādas problēmas pasūtīt drukas darbus ebreju tipogrāfija, arī daudz ko izsaka. Bet, jebkurā gadījumā līdz Pirmajam pasaules karam Levina tipogrāfija, acīm redzot, ir vienīgā, kas iespiež sistemātiski ebreju drukas darbus. Viņi iespieda arī vairākas reliģiskās grāmatas, vismaz viena Tukuma rabīna Lichtensteina grāmata ir saglabājusies. Tad nāk Pirmais pasaules karš. Ko nozīmē Pirmais pasaules karš? Pirmais pasaules karš nozīmē ne tikai postu kopumā, bet tas nozīmē ebreju gadījumā cilvēku deportāciju. No Kurzemes guberņas tiek deportēti 35–40 tūkstoši ebreju. Daudz ebreju kļūst par bēgļiem, protams. Daudzi kļūst par bēgļiem baidoties no deportācijas, bet tas nozīmē arī uzņēmumu evakuāciju, tehniskā aprīkojuma evakuāciju. Jūs redzat, piemēram, te arī Blankensteina nekrologā par to runā. Levina tipogrāfija vismaz aprīkojuma ziņā tika evakuēta uz Mogiļovu, un vēl 20. gadu vidū viņi mēģina dabūt atpakaļ. Viņi vēl 20. gados ieraksta tos aparātus, tās mašīnas, kas ir Mogiļovā, padomju Mogiļovā, kā savas tipogrāfijas aktīvu, kas vienkārši tagad nav izmantojams. Skaidrs, ka neko atpakaļ viņi nedabūja, kā jūs saprotat. Bet tas ir svarīgi, ka faktiski visas
tipogrāfijas ir evakuētas. No ebreju tipogrāfiem palika acīm redzot tikai svaigi dibinātā Aptungureviča tipogrāfija. Parka, Alfrēda Kalniņa ielā 1 tā bija dibināta 1913. gadā. Es nezinu, kāpēc viņi netika evakuēti. Viņi mierīgi drukāja 17., 18., 19. gadā izdevumus visiem, kas pasūtīja, visu politisko pārliecību, organizācijām, visām karojošām pusēm, visu pušu paziņojumus. Bet tad pāriesim pie jau 20. 30. gadiem. Es iezīmēju to 10. gadu, jo 9. 10. gadā mums Levins sāk iespiest kaut ko, kam būs paliekošs efekts. Par starpkara posmu runājot. Parādās vairākas ebreju izdevniecības. Izdevniecības, kas ir vērstas, kas ir orientētas uz to, lai iespiestu masveidā grāmatu ebreju lasītājiem, jidišu valodā, mazākā mērā ivrit valodā. Parādās grāmatnīcu tīkls, mēs varētu teikt, un parādījās vairākas tipogrāfijas, kurām ir ebreju šrifti. Atkal te es uzskaitīju tikai svarīgākās. Patiesībā ebreju tipogrāfiju, kas piederēja ebrejiem, bija daudz. Tipogrāfiju ar ebreju šriftu arī bija vairāk nekā te ir uzskaitīts, bet te ir svarīgākās tipogrāfijas. Pirms mēs pāriesim pie tipogrāfijām, parunāsim arī par izdevniecībām un mazlietiņ arī par grāmatnīcām, es teikšu. 2 svarīgākie izdevēji. Beņamins Leivs Šereševskis un Dāvids Remigoļskis. Remigoļskis Rīgā parādījās agrāk. Viņš formāli saka, ka firma ir dibināta 1898. gadā, bet reāli mēs zinām, ka 1907. gadā viņš pārņem no jau manas piesauktā Ārona Bekera ebreju grāmatnīcu. Viņš ienāk jau eksistējošā biznesā 907. gadā. Iespējams, viņš pirms tam bija pats pa sevi, bet no 907. gada mēs zinām, ka Remigoļskim ir grāmatnīca. Viņš ir no Lietuvas oriģinālā, no Ziemeļlietuvas Popeļānu miestiņā. Rīgā viņš ir imigrants šai ziņā, un viņš pārdod sākotnēji galvenokārt reliģiskās grāmatas, kas viņu atšķiras no Šereševska, par kuru es tūliņ parunāšu. Šereševskis, Beņamins Leivs Šereševskis, ir rēzeknietis, un viņam sākotnēji Rēzeknē ir reliģisko grāmatu un reliģisko priekšmetu veikals un noliktava. Jo loģiski, ka tās lietas iet kopā. Rituālie priekšmeti un lūkšanu grāmatas. Protams, ka lūkšanu grāmatas ātri nolietojas, jums vajag jaunas un jaunas. Uz Rīgu Šereševskis pārceļas acīm redzot tikai pēc Pirmā pasaules kara. Oficiāli skaitās, ka viņa firma Rīgā sāk darboties 1918. gadā. Nav īsti saprotams, ko tas nozīmē, bet Šereševskis no šīs te reliģisko grāmatu un rituālo priekšmetu tirdzniecības pamazām sāk paplašināt biznesu. Remigoļskis arī tirgo rituālos priekšmetus, bet Šereševskis kaut kādā brīdī savā grāmatnīcā sāk pārdot dažādas grāmatas. Un, teiksim, te jūs varat redzēt arī no Nacionālās bibliotēkas sīkies pie darbu krājuma latviešu brošūra, reklāma Šereševska grāmatnīcai, kas ir vērsta uz latviešu auditoriju, latviski lasošo auditoriju. Jūs redzat, te ir gan Kapteinis Blats, gan klasika, sarkangalvīte, kas tiek nosaukta par latviešu tautas pasaku, un tur kopotie raksti, viss brīnišķīgi. Bet realitātē, kas tur notiek ar Šereševska firmu?
acīm redzot, kaut kādā brīdī tur tiek sadalīti brendi, kā mēs šodien teiktu. Ar nosaukumu Bešeriševskis tās grāmatas, kas tiek iespiestas, ir galvenokārt reliģiskās grāmatas. Viņi turpina iespiest lūkšanu grāmatas, viņi izdod bībeli, veco derību, bet viņiem parādās arī brands Bilike Biher, lētās grāmatas, kas publicē visāda rakstura grāmatas. Un, protams, visāda rakstura grāmatas tiek tirgotas arī viņa grāmatnīcā. Kad mēs 29. gadā lasam feļietonu, es sākotnēji domāju, ka tas ir kaut kāds apmelojums. Tas ir feļietons antisemītiskajā avīzē, teiksim tā, ebreus nepārāk mīlošā avīzē Rīgas aizkulises, krievu valodā. Autors bija tāds Karls Puraševičs, kas bija ļoti ražīgs žurnālists. Tad lūk, ko viņš raksta. Rīgā ir izdevējs Šeriševskis, veca un atpazīstamību ebreju aprindās iemantojusi firma. Pats īpašnieks ir ortodoksālā rakstura cilvēks, tiek uzskatīts par dievbijīgu ebreju, kas svēti seko visām reliģijas normām. Līdz pēdējiem laikam Šeriševskis publicē Talmudus un citas reliģiskās grāmatas. Bet izdevēja darbības dēmons, kas pēdējā laikā ir apmeties Rīgā, aizveda neceļos arī dievbijīgu ebreju Šeriševski. Cilvēki sāka nodarboties ar izdevniecību vārda plašā nozīmē. Un sākotnēji vecā Šeriševska veikala skatlogā blakus Talmudiem parādījās senālu literatūru vai neķītri romāni. Tad blakus parādījās arī zinātniskā literatūra. Un tagad zinkārīgs cilvēks, kas piestāja pie bodas veikala, pie bodas loga, redz interesantu grāmatu kolekciju, ko ir izdevis vecs dievbijīgs Šeriševskis. Talmuds vēl joprojām ir skatlogā, bet tam apkārt stāv brošūras par to, kā taisīt abortu, kā aizsargāties no grūtniecības, par onānisma kaitīgumu un tā tālāk. Protams, ka šī kolekcija lieliski papildina Talmudu. Tagad Šeriševskis sola to papildināt arī ar Wallesa kriminālu romānu kolekciju ebreju valodā. Es domāju, ka tā ir kaut kāda vienkārši šantāža, bet mūsu muzejā nonāca Šeriševska izdevniecības 9. katalogs no 29. gada. Un ja mēs paskatīsimies, te ir sadaļa jaunākā medicīniskā literatūra, šīs te, un no vienas puses, teiksim, tā, var manu kursoru redzēt, ja? Tad te lejā, tā ir nākamā sadaļa, tur ir spāņu valodas mācību grāmatas, tā ļoti zolīda. Bet šai ir, teiksim, Otto Weiningera grāmata Māte un prostitūta. Grāmatas ar nosaukumu Zēns un meitene. Un tā tālāk, tā ir medicīniskā literatūra. Bet, protams, tā laika standartiem tā varētu likties izaicinoša. Kas ir vēl interesantāk, vienu no grāmatas seksuālās izglītības jomā, Maksa Hodena grāmatu Zēns un meitene, iztulkoja jidišā un izdeva Ebreju skolotāju savienība Latvijā. Un tur ievadā viņi arī sūdzās par to, ka jaunatne ir drausmīgi neizglītot seksualitātes jautājumā un vispār nav pat speciālo terminu dzimuma orgāniem, un ka mums tas jāmaina, bet no otras puses viņi tur gānās par to, ka Hodena grāmata ir pārāk orientēta uz vācu auditoriju un nerunā par to, kas patiešām interesē mūsu jaunatni. Tad patiešām mēs redzam, ka lūk viss tas komplekts, un arī, piemēram, tāda krievu rakstnieka Arcibaševa romāns Saņin, kas savā laikā tika uzskatīts par pornogrāfisku, arī bija Šeriševska grāmatnīcā. Tā ir vistīrākā patiesība, tas, kas tiek rakstīts. Ebreju lasītājus interesē daudz kas. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un, piemēram, ja mēs redzam Remigoļska izdoto kalendāru, jā, tad lūk, tas ir kalendārs 23. un 24. gadam, ir speciāli rakstīts, ka tas ir izdevums Latvijai, Latgalei un Igaunijai, un tad ir atzīmēts, ka škie
lūkšanas laiks Latgalē iestājas 20 minūtes agrāk nekā Rīgā, tad pat uz vāka ir parādīts, ka lūk, tas ir reliģiskais izdevums. Tad Šeriševska kalendāri ir daudz sekulārāki šai ziņā. Jūs varat salīdzināt vākus. Ja uz Remigoļska kalendāra šī tāda sarkanīgā vāka ir attēlots slavenais rabīns Menahems Mendels Šnejersons, 19. gadsimta rabīns. Uz Šeriševska kalendāra ir attēlots ļoti populārs Varšavas lielās sinagogas kantors Kusevickis, kas patiesībā tika uzskatīts par vienu no savu laiku izcilākiem dziedātājiem. Tā ir tomēr auditorija, jā, tā ir ebreju auditorija, bet tā teikt, orientieri ir mazliet citādi. Jā? Lai gan, protams, arī Šeriševskis izdod, piemēram, šādus te reliģiskos kalendārus mierīgi. Jā? Tā ir efemēra, kas ir vispār nejauši saglabājusies. Tās ir izdevniecības. Vēl viena izdevniecība, kas ir savienota ar grāmatnīcu un ar bibliotēku, un kas galvenokārt ir bibliotēka. Man diemžēl nav nekādu vizuāliju. Tā ir Esteres Ettingeres grāmatnīca, kas atrodas Brīvības ielā, sākotnēji Brīvības ielā 3 un tad Brīvības ielā 15, ņemot vērā, ka numerācija ir mainījusies. Estere Ettingere, viņa pati ir ebrejiet, un viņa pat bija izveidojusi ebreju sieviešu literāro biedrību, kas diezko ar kādām aktivitātēm neizcēlās. Bet Esteres Ettingeres grāmatnīca galvenokārt bija orientēta uz visu tautību inteliģenci. Teiksim, ja mēs paskatīsimies kādu periodiku viņa importē, ja, un ir saglabājušies periodikas saraksti par 30. gadiem, mēs redzam, ka tur lielā skaitā ir zinātniskie žurnāli no Vācijas, no Austrijas, no Šveices, no Nīderlandes, no Zviedrijas, no Padomju Savienības, no Amerikas, Anglijas, Francijas, Itālijas, attiecīgās valodās. Ja, tad viņi uzskatīja, ka uz viņas grāmatnīcu nāks cilvēks, kas lasa, teiksim, nīderlandiski, kas varbūt nebija izplatītākā valoda Latvijā. Teiksim, viena no tādām pazīstamām lasītājām bija Zenta Mauriņa, ja, kas arī savos memoāros par to raksta. Ettingere arī mēģināja publicēt grāmatas, un viņa pat izdeva, piemēram, tāda populārā, filozofa, sociologa un arī pasniedzēja Makša Vaintroba grāmatu Diasporas ebreja dvēsele, kas bija tāds filozofisks apcerējums par ebreju dvēseli. Tiesa gan pārāk populāra tā grāmata nebija. Bet nevar teikt, ka tā grāmata tika iespiesta krieviski, Vaintrops pasniedza krievu akadēmiskos kursos, bet nevar teikt, ka Ettingeri patiešām tā interesētos par kaut kādu darbību ebreju auditorijai. Cik labi bija viņas sakari ar apkārtējo pasauli, norāda tas, ka vismaz pēc nostāstiem 1941. gada jūlijā, ja, tad 29. jūnijā nodega Rīgas pilsētas bibliotēka, kas bija Rācnamā. Ja, bet, ja es pareizi saprotu, nodega ne visa. Kaut kas tur bija palicis. Un stāsta, ka viens no cilvēkiem, kuru aicināja sortēt grāmatas un vispār skatīties, ko tālāk darīt, bija Ettingere. Viņas bibliotēka, privāta bibliotēka un viņas, tā teikt, viņas grāmatnīcas bibliotēka nonāca it kā toreiz LPSR Rakstnieku savienības bibliotēkā. Mēs mēģinājām sadzīt pēdas, neatradām, bet, nav saprotams. Bet Ettingere arī bija tāda svarīga figūra. Runājot par tipogrāfijām, bija standarta tipogrāfijas, un mums, kad es gatavoju šo priekšlasījumu, es mēģināju vispār atrast kādus pēcnācējus šiem te izdevējiem, iespiedējiem. Atsaucās tikai vienas tipogrāfijas ekstra izdevējiem, īpašnieka Jakuboviča mazdēls, kas tagad dzīvo Izrēlā. Un kas ir interesanti, ja jūs paskatīsieties, tas ir fragments no arhīva ieraksta,
Jā, tad kaut kādā brīdī šo Jakuboviča tipogrāfiju ekstra pārņem viņa partneris Alfrēds Hiršbergs. Šai fotogrāfijā viņi abi ir redzami. Ja? Un tas pats Hiršbergs pārņem arī aizgādību par Jakuboviča atraitni. Ja? Jakubovičs nomira 38. gadā. Tad atkal mēs redzam, ka gan ir biznesa saites, gan arī tīri cilvēciskās ģimeniskās saites. Un ekstra tipogrāfija iespieda galveno ebreju laikrakstu no 26. līdz 34. gadam dienas avīze Frimorgan, ko izdeva cits koncerns Riti, kas izdeva periodiku visvisādās valodās. Galvenais tās aktīvs bija avīze Sivodņa, krieviski, bet izdeva arī latviski pēdējā brīdī. Riti bieži vien pieskaita arī pie ebreju izdevniecībām, jo tā īpašnieki bija ebreju uzņēmēji Jēkabs Brams un Jēkabs Polaks. Tur bija vēl vairāki akcionāri ebreji, bet tas ir liels jautājums. Bet kurā gadījumā, lai gan Riti koncernam bija sava ebreju avīze, tā tika iespiesta nevis viņu pašu tipogrāfijā, bet viņi to outsourcam atdeva vismaz 20. gadu nogalē ekstra tipogrāfijai. Un es noslēgt gribu ar stāstu par tipogrāfiju. Jūs redzat, es uzskaitīju 4 galvenās tipogrāfijas, bet es gribētu parunāt par šo tipogrāfiju Splendid, jo šīs tipogrāfijas mana mīļākā produkcija ir Nacionālajā bibliotēkā pieejama arhīvā. Tipogrāfiju Splendid vadīja šīs brīnišķīgs cilvēks, Jūda, jeb Julius Friedmans, dzimis 1893. gadā, kas sevi reklamēja, un acīm redzot arī tāds bija pirmais cilvēks, kas mēģināja veidot ar ebreju šriftu veidot kaut kādu dizainu. Respektīvi, viņš iespieda vairākas brošūras vai grāmatas, kur viņš piedāvāja, kā ir vizuāli jāorganizē ebreju izdevumi. Vienā no brošūrām viņš raksta, ka šī viņa darbība ir Ebreju zinātniskā institūta atbalstīta un ka tas ir patiesībā nacionālās nozīmes projekts, ka ebreju izdevumiem, ebreju avīzēm ir jābūt skaistām, lai ebreju lasītājs gribētu tās lasīt. Un tad viņam brošūrās viņš piedāvā visādus salikumus. Teiksim, lūk, kā ir jābūt izkārtotai, organizētai lapai, kur iet runa par teātri un mūziku. Tad viņš tur piedāvā, un ja tā ir sadaļa par sensāciju, tad tur ir cits izkārtojums. Viņš piedāvāja visādus variantus šriftiem. Lūk, dažāds burtu dizains. Diemžēl tur patiešām tā ir iespējas, ka to nav iespējams normāli nofotografēt. Tu kā nenofotografē vienalga, tur viens fragments guls. Viņam ļoti patīk tas, kas šodien saucās paspēlēties ar šriftiem. Viņam tas ļoti patīk. Viņš bija viens no pirmiem cilvēkiem, kas to izdomāja. Un viņš patiešām, viņš ne tikai to piedāvāja, bet viņš reāli to izmantoja. Piemēram, lūk, šāds tipogrāfijā Splendid iespiests ielūgums, jā, kur jūs varat redzēt dažādi šrifti, kaut kādi tādi dekoratīvi elementi. Tas ir ielūgums uz Raiņa referātu ebreju klubā par viņa ceļojumu uz Palestīnu. Arī brīnišķīga efemēra. Un es tad noslēgšu vienkārši ar to, kā pats sevi Friedmans reprezentē. Friedmanam, atšķirībā no lielas daļas citu izdevēju, bija dīvainā kārtā laimīgs mūžs. Es nezinu, vai tā ir patiesība vai ne, bet acīm redzot, viņš padomju okupācijas laikā iestāstīja visiem, ka viņš bija baigais pagrīdnieks, lai gan viņš bija tipogrāfijas īpašnieks. Viņam bija, es neceros, cik tur darbinieku, bet tur bija pāri par 20 mašīnām tipogrāfijā. Un, kad viņš nomira 73. gadā, ja, un tad uz viņa jubileju bija kaut kādi raksti un bija nekrologi par to, ka ir aizgājis ievērojams revolucionārās kustības dalībnieks, kur viņš stāstīja, kā viņa tipogrāfijā tika iespiestas revolucionārās skrejlapas. Mēs neko
par to nezinām. Viņa vārds neparādās arī, piemēram, politpārvaldes materiālos. Lai gan būtu loģiski, jo politpārvalde, protams, uzraucīja. Ja, un, piemēram, Nabaga Šereševski, pie viņa pat bija kratīšana, jo kāds ziņoja, ka viņam mājās, viņš dzīvoja Romano bazārā, tā saucamajā Lāčplaša ielā 70, ka tur tiek glabāta komunistiskā literatūra. Protams, nebija tur nekādas komunistiskās literatūras. Tad, ja Frīdmans iespiestu kaut ko tādu, no acīm redzot, politpārvalde varbūt par to zināt. Bet jebkurā gadījumā viņam viss dzīvē beidzās slapi, pēc kara viņš atgriezās Rīgā. Kādu laiku turpināja strādāt par burtlici. 59. gadā, faktiski 50. gados, 55., 59., 60. gados izdeva vairākas grāmatas par grāmatu dizainu, kas bija neaprakstām primitīvākas par to, ko viņš taisīja 30. gados. Bet kas ir interesanti, 61. gadā viņš kā vienu no piemēriem plakātu vai afišu dizainam, viņš piedāvā afišu par godu ebreju rakstnieka Šaloma Leihema 100-gadēji. Tur nav ebreju burtu, bet tas pats temats, jā, tas ir legāls temats jau Padomju Savienībā. Ja? Var runāt pēc Staļina nāves atkal par ebreju kultūru, bet tomēr tā ir tāda zināma uzdrīkstēšanās. Bet beigšos ar šo brīnišķīgo brošūru, afišu salikšana, kur, kā jūs redzat, viņš sevi prezentē dažādu afišu nosaukumu starpā. Vienkārši viens kā piemērs viņa darbam. Es domāju, ka es ar to beigšu, es tā jau esmu aizrunājies. Milzīgs paldies, ka klausījāties.